Mēs izrādām ciešu interesi par savu vistuvāko, kas mums ģimenē ir. Un es te vēl vadīju vienu semināru, un es tieši ar vecākiem teicu, kurš vecāks var vispār pateikt, kad viņam nav dzīvē svarīgāks, lai viņa bērni izaugtu par veseliem un laimīgiem cilvēkiem. Jebkuram, kuram ir bērni un kuram arī nav, tāpatās viņš skatās uz bērniem, viņš arī grib, lai tie cilvēki izaugtu par krietniem un laimīgiem cilvēkiem. Ja reizēm tā nenotiek, padomājiet vecāki paši, kā jūs rīkojieties, jo es nesaukšu, kurā skolā, es ļoti daudz gadus braukājis pa skolām, jauniešus apmācījusi, trenējusi, arī par motivāciju, un man bija iespēja vienā karstā vasaras dienā, pavasara maijā, tas bija vienā vidusskolā Latvijā, novērot, kā skolotāji uzvedās. Es sēdēju, man Dievs vienkārši bija nolicis tur tā, lai es varētu droši vien kādam arī par to kādreiz pastāstīt. Skolas zālē bija saicināti visi pedagogi, bija kaut kāda super aktuāla un steidzīga sanāksme, sapulce, lai skolas direktorei, tā kā vajadzēja laikam visus steidzīgi uzrunāt. Un tur bija, protams, karsta dienloga vaļā, durvis vaļā, tāpēc man bija iespēja arī dzirdēt un vērot. Es nezinu, kurš klausījās, jo visi pedagogi, kas sēdēja zālē, bīdīja telefonus vēl savā starpā, kurš sačukstējās, jā. Un īstenībā uzmanību uz to direktoru, ko viņi gribēja paziņot to ziņu, es nezinu, es nevaru izmērīt. Bet no malas izskatījās, ka nevienam īsti neinteresē, visiem bija daudz svarīgāk palasīt, ko kāds čatiņā uzrakstīs, vai jebko, tikai ne to, ko šobrīd skolotāji runā. Un tas, diemžēl, ir, ko mēs varam prasīt no saviem bērniem, ka mēs tieši uzvedamies tāpat un varbūt pat vēl sliktāk, jā.